Sveiki! Šodien Rīgas pilsētas tiesā turpināsies gadsimta slepkavības, Mārtiņa Bunkas slepkavības lietas, jeb hiēnu bandas lieta, kā to var saukt. Un šīs te hiēnu bandas pārstāvji jau ilgāku laiku, acīm redzot, sabēdājušies par kārotajām daudzmiljonu kompensācijām, vaimanā par to, ka tiesas gaita neesot tik strauji, kā tam vajadzētu būt. Un dīvainā kārtā viņiem ir taisnība. Pēdējās pāris nedēļās tiesas iztiesāšanu ir izteikti kavējuši neviens cits kā reiz valsts policijas un prokuratūras, tas ir apsūdzības liecinieki, kuri vienkārši neierodas uz tiesas sēdēm. Kamēr runa ir par kriminālu aprindu pārstāvjiem, uz kur liecībām faktiski balstās apsūdzība šajā lietā, to varētu saprast. Tad, kad iznāks grāmata Hiēnu biznesa projekts, jūs sapratīsiet, cik cieši ir bijusi šī valsts policijas un prokuratūras pārstāvju saukšana ar noziedzības pārstāvjiem. Bet aizvadītajā nedēļā tiesa vēl pamatīgāk kavēja tas, ka uz nopratināšanu liecinieku statusā neieradās ļoti augsta ranga valsts policijas darbinieks Romāns Jašins, kurš ir bijis visas šīs te hiēnu bandas lietas izmeklēšanas galvenais arhitekts. Romāns Jašins, kā tika tiesā paskaidrots, attaisnojoties to, ka viņam esot dienesta nepieciešamība. Un šī dienesta nepieciešamība esot stipri svarīgāk par kaut kādām tur nožēlojumām tiesām, uz kurām viņš ir oficiāli ieaicināts ar pavēsti. Un te jautājums, no kā tik ļoti baidās Romāns Jašins? Kas viņu tik ļoti satrauc? Tajā, ka ir jāierodas liecināt tiesā, kuras sēdes prokuratūrai un policijai neizdevās padarīt par slēgtām. Romāns Jašins droši vien ir pietiekami saprātīgs un praktiski noskaņots cilvēks, lai zinātu, ka tas, ka viņš izvairīsies no vienas tiesas sēdes, otras tiesas sēdes, trešās tiesas sēdes, neko jau nemainīs. Viņu atvedīs piespiedu kārtā, viņam uzliks soda naudu. Mēs tomēr dzīvojam tiesiskā valstī, kur arī Jašiniem likums ir jāievēro. Bet varbūt runa nemaz nav par to, ka šāds Romāns Jašins ļoti vēlas vispār izvairīties no tiesas. Kad klajā jau pēc nepilna mēneša nāks grāmata Hiēnu biznesa projekts, jūs tajā varēsiet izlasīt, ka šis nav pirmais gadījums, kad Romāns Jašins un pārējā izmeklēšanas grupa, viņa faktiski komandētā izmeklēšanas grupa, ir mēnešiem ilgi vilcinājusies ķerties pie svarīgām izmeklēšanas darbībām. Tā vienkāršā iemesla pēc, ka izmeklēšanas grupas faktiskais vadītājs ir teicis, pagaidiet, drusciņ pagaidiet un vēl drusciņ pagaidiet. Un tad notika brīnums. Tika nogalināts krimināla autoritāte Genādijs Vaļāgins, bez kura nāves nebūtu bijusi iespējama apsūdzības celšana tās pašreizējā formā. Un te ir jautājums, ko pašlaik gaida Romāns Jašins? Ko pašlaik gaida valsts policijas ļoti augsta ranga darbinieks Romāns Jašins, izvairoties no nākšanas uz tiesas sēdi liecinieka statusā un acīm redzami tīši apzināti novilcinot lietas izskatīšanu? Uz ko cer Romāns Jašins? Un šīs manā pārliecībā safabricētās apsūdzības arhitekti un patiesie labuma guvēji. Mēs to uzzināsim. Visu labu!